Tātad vingrinājumi sānu muskultūrai, sānu muskultūras stiprināšanai. Ja? Tātad vingrinājumi uz sāmas esot guļus. Un tātad parunāsim par niansēm, kam ir jāpievērš uzmanība tieši vingrojot, kad esam guļus uz sāna. Arī mērķis vienmēr viss izriet no mērķa. Protams, vai mēs trenējam vairāk, liekam akcentu uz kājām, vai mēs tomēr cenšamies aktivizēt maksimāli korsets muskultūru, jeb mūsu ķermeņa centru. Esmu par to, ka mēs sākam ar pamatu, sākam stiprināt ķermeņa centru, un tad, kad mums arī ir centrs, mēs brīnišķīgi noturot stingru centru, varam aktivizēt kāju muskultūru. Ja? Tātad bāzes kustība, tad, kad mēs guļamies, tātad guļamies lēnām uz sāna. Tātad bāzes kustība. Sākšu arī ar mazām niansēm, ka parasti apguļās šeit uz sāna, mēs zinām, viss tur ir kāju atcelšana uz augšu, augšā, lejā, rāda nevis nepareizos variants, bet jāsaka tā, ka, ko mēs trenējam, kā es teicu, kājas atcelšana augšā, lejā. Šajā brīdī ieguns visi šeit muguras muskultūra atslābināta ceļ augšā lejā. Jā, vai nu mēs arī veicam kāju atcelšanu šādi, vai mēs zinām klasiskais rekurs ceļ augšā lejā. Ok, viss forši, bet jautājums atkal par tehnisko izpildījumu un kas ir tas, ko mēs aktivizējam. Tātad es piedāvāju arī pamest no pilotēm. Kad mēs esam guļus uz sāna, sākam tātad esot šeit pirmkārt sevi nostādīt pamata pozīcijā. Roku var palikt apakšā šeit zem galvas. Ja kādam ir diskomforts un liekas tātad, kad mēs sasmridzināsim kākla muskultūru, šeit var ielikt vielītes sarulēt. Ja? Palikt un būs bišķiņ mīkstāk, atslābināsies kākla muskultūra. Tas ir ļoti būtiski, lai nesaspringst kākls. Tad roka apakšā šeit ir zem galvas, un tālāk mēs esam šeit taisnā līnijā. Tad, kad es guļu, tad man ir jāredz, ar savām, tad, kad es tā kā pašķielētu, paskatītos uz leju, man ir jāredz savu kāju pirsgali. Gurns skatās uz augšu. Un šajā brīdī, nevis kā ierasts, mēs atslābinām vēderu, jo tad, kad es viņu atslābinos, vēders viss piespiežas pie grīdas, brīvi nokrīt lejā. Mans uzdevums būtu tātad aktivizēt atkal ķermeņa centru. Ko tas nozīmē? Atkal Maikls Džeksons kustība, viņa astīt zem sevis, ka es jūtu, ievelkam vēderu, rāvējslēdzē princips, ribu loki nolaižās uz leju, vēders stingrs, sēža viegli stingra, un šajā brīdī, kas notiek? Nevis vēders ir atslābināts lejā un kur piespiežās sāns, gurns pie grīdas, bet tad, kad es aktivizēju šeit centru, man sanāk arī sāna muskultūra tiek aktivizēta un atceļās sāns no grīdas šeit izveidojot tunelīti. Tātad izveidojās tunelīts. Bērniem, kā varam mācīt, saka to super mašīnītes, kuras mēs varam izslidināt cauri. Jo tādā veidā arī bērns var kontrolēt ar savu roku pārbaudīt, vai man šeit saglabājas tunelīts un visu vingrinājumu laiku. Tātad, tad, kad es guļu taisnā līnijā, vēders šeit ir ievilkts. Mēs varam stāstīt brīnišķīgu vizualizāciju, ka mēs aizvelkam vēderu, tātad tā kā rāvējslēdzē bikses, mēs aizvelkam ciet, ja? Tātad jūtam, viss ir smuki, viegli stingrs. Un šajā brīdī tātad jūtam korsets stingrā, tunelīts mums viss ir saglabāts, atbalstos ar roku, lai stabilāku, un mēs atceļam augšējo kāju. Pirsgals atliekts uz sevi, korsets stingrāk, gurns skatās uz augšu. Un šajā brīdī tātad būtiski arī, lai mēs nekur negāstos apakaļ. Jau šajā brīdī strādā korsets muskultūra, tad mēs jau noturam stingru centru. Un tad, kad šeit ir, mēs atbalstamies ar roku, un mēs noturot šo tunelīti visu vingrinājumu laiku, atceļam apakšējo kāju un nolaižamies lejā. Un atceļam, nolaižam, ja? Korsets stingrā. Šī ir viena variācija. Pēc tam mēs varam pildīt, kad abas divas kājas atceltas. Tātad būs jau sarežģītāk noturēt visu laiku šo tunelīti, jeb korsets muskultūru. Un nesaspringzinam augšdaļu, un tad strādājam ar kājām. Mēs atceļam, nolaižam. Atceļam, nolaižam. Mazas foršas kustības. Ja? Hop, atceļam, nolaižam, varam atcelt kājas un turēt. Un tad, kad es turu, šeit joprojām ir atkal rāvējslēdzē princips. Pievēršam uzmanību, ja? Lordozē, lai neizliecās, gurniņš vērsts uz augšu, un šeit joprojām ir tunelīts, caur kuru var virzīt, slidināt cauri mašīnītes. Tātad korsets stingrā. Tātad, lūk. Viens no pamata uzdevumiem. Tieši tāpatām, ja jūs ceļat augšā kāju, pēdera atliektā, joprojām es saglabāju tunelīti. Ja? Jo šajā brīdī, kad es aktivizēju tunelīti, aktivizējās korsets muskultūra, vēders ir stingrs, viegli stingrā mugura, un tajā pašā laikā jūs brīnišķīgi trenējat arī kāju muskultūru. Ja? Bet viss sākas no centra.
uzreiz variācija nākamā, kad mēs esam guļus uz sāna. Mēs varam šeit, mēs zinām šo vingrinājumu, ja, kad mēs liekam bērnam arī celt uz augšu, ja, kur sāniņus ceļam augšā. Rāda nepareizi, kas notiek. Bieži mēs iekrītam šeit plecā, un bērns saka, arī pieaugušai nodarbībās var teikt, man sāp tas plecs. Tad vienmēr sākuma pozīcija vingrinājumam ir šeit. Sākam ar pašu vienkāršāko. Ja? Tātad es pirmais aktivizēju šeit, lai būtu taisnleņa trīsstūrs. Un arī aktivizējam šo sānu muskultūru. Jo ir taisnleņa trīsstūrs izveidojās, un es neļauju iekrist sānam. Ja es ļauju, ka sāns iekrīt lejā, trīsstūrs pazūd, un nozīmē, ka korsete ir atslābināta. Tātad es izvāku sev ārā, pagarinos, arī kakls ir garš. Tātad šeit, un es vēroju, ka atkal ķermenis ir taisnā līnijā. Jābūt vienai līnijai galva. Tātad kur kurš līnija aiziet gurniņš un aiziet tālāk uz potīti. Un šeit 90 grādu leņķis. Vēders viegli savilkts stingrs, roka var būt šeit, vai arī var atbalstīt vai virzīt augšā. Un šeit veicu sānu atcelšanu. Tad, kad ir aktivizēta korsetes muskultūra, es atceļos un nāk tieši ar sānu augšā, nevis caur plecu, kā bieži mēs kompensējam, un šeit tiek saīsināta vēl vairāk augšdaļas plecu trapeces muskultūra. Tāpēc šeit mēs izvākam visu ārā, skaisti pagarinamies, korsetes stingrā un veicam iekurņa atcelšanu. Korsetes stingrā, izāp, ceļam augšā un izām. Jā, bērns noteikti jutīs arī šeit, ka plecs strādā, bet vienalga galvenais akcents ir jāliek šeit, kad mums ir iedomāta korsete apkārt viduklim. Un viņa aktivizējās. Un izāp, ceļam precīzi augšā. Var atcelt, var noturēt, var būt dažādas variācijas arī šeit, teiksim, ja, ar atcelto kāju. Var atcelties tieši šādi pat augšā uz abām kājām, bet joprojām mēs noturam, sajūtam, vienmēr pārbaudam sēžu stingru, korsetes stingru, sānu muskultūru un noturam sevi. Ja, mierīgi šādi uz vienu sānu, pēc tam mainam aiziet uz otru sānu. Tas, ko teikt no tādām bāzes kustībām, mēs iedodam galveno šo niansi aktivizēt ķermeņa centru, jeb šo tunelīti. Jo tad, kad mēs aktivizējam tunelīti, ja, kur, kā saka, bērniem mašīnītes var ripināt cauri vai tam līdzīgi, plus vienmēr viņi ļoti labi ar roku pārbaudīt, tad mēs tieši aktivizējam bēdra muskultūru, un tad jau mēs no bāzes kustības mēs varam pielikt klāt vēl citas variācijas. Ja? Bet ļoti būtiska nianse, jo tad, kad ir aktivizēts korsetes muskultūra, mēs nesasprindināsim tik daudz augšdaļu, un mēs, kā saka, pamatu tomēr paņemam caur vēdera muskultūru.